teļa gaļas karbonāde sarkana vīna mērcē. Tam mums būs vajadzīga teļu karbonāde, rozmarīns, sīpols, vīns un garšvielas, sāls, pipari. Uzbaram gaļai sāli, diezgan bagātīgi apsālam. Melnie pipari. Akurāti no visām pusēm, lai pielīp pipara un sāls. Katliņā lejam olīveļu. Stipri karstā traukā liekam iekšā gaļu. Ar tauku pusi uz leju. Atgriežam gaļu. Svarīgi gaļu no visām pusēm apcept traukšķīgi brūnu, lai turpmākās apstrādes laikā no tās nenāk ārā sulas. Tāpatām arī ļoti svarīgi ir gaļu pirms cepšanas laicīgi izņemt no ledus skapja, aptuveni pusstundu 40 minūtes. Lai uz cepšanas brīdi tā jau būtu istabas temperatūrā. Kad gaļa ir apcepusies no visām pusēm, to ņemam nost, liekam malā, nogriežam karstumu mazliet un apcepam sīpolus. Apcepam sīpolus uz lēnas uguns, lai tie kļūtu dzidri, nevis brūni. Kad sīpols sāk dzidrināties, ieliekam vienu rozmarīnu zariņu. Liekam atpakaļ gaļu. Un pievienojam aptuveni 150 gramus sausa sarkanvīnu. Pagriežam lielāku temperatūru, lai vīns sāktu burbuļot un iztvaikot alkohols. Pēc neilga brīža, kad alkohols ir izgarojis, nogriežam temperatūru uz minimumu un uzliekam vāciņu un ļaujam pasutināties kādu laiku. Pēc aptuveni 5 minūtes sutināšanas apgriežam gaļu otrādi. Pēc aptuveni vēl 5 minūšu sutināšanas ņemam gaļu ārā un liekam uz šķīvīšu atpūsties. Kad sīpoli ar vīnu ir sasnieguši tādu biezas mērces konsistenci, tad varam slēgt ārā. Gaļa iekšā ir fantastiski sulīga un ideāli gatava. Tātad uz šķīvi kārtojam salātus pēc savas izvēles. Sagrieztu gaļu un uz gaļas sīpolu mērci. Labu apetīti!